Šoreiz atostogu parkas izvēlējāmies mazliet citādu nakšņošanas variantu. Nevis numuru viesnīcā, bet vienu no viņu piedāvātajām mājiņām. Mājiņa ir 2 stāvos ar savu virtuvīti un leduskapi, ārā ir galdiņš, kur var mājīgi pasēdēt, kā arī ir iespēja kaut ko uzcept. Tāpēc, ja brauc ar ģimeni vai vienkārši gribās pašiem pagatavot vakariņas, šis ir ļoti ērts variants. Galvenais šeit, protams, ir spā zona. Tā ir plaša, ir gan iekštelpu, gan ārā baseini, burbuļvannas un vairākas dažādas pirtis. Viena no lietām, ar ko šī vieta atšķirās no daudziem citiem spā, ir ģeotermālais minerālu ūdens, kas tiek izmantots atsevišķos baseinos un procedūrās. Noteiktos laikos pirtīs notiek arī dažādi spā un pirts rituāli, tāpēc, ja tas interesē, ir vērts iepriekš paskatīties programmu. Vēl te ir dabīgā dzintara saules pirts. Tā atrodas pašā spā zonā, taču ieiet tajā ir pa papildus maksu. Un noteikti jāpiemina brokastis. Ēst var gan iekštelpās, gan ārā, kas vasarā ir tīpaši patīkami. Brokastis bija daudzveidīgas un ļoti garšīgas. Atostogu parkas ir labs variants mierīgai atpūtai, īpaši, ja gribās nakšņošanu atsevišķā mājiņā, nevis klasiskā viesnīcas numurā.